Mūsu enerģija nepārvietojās tikai pādu. Mūsu ķermenis to sajūt daudz dziļākos slāņos. Un tantras praksē enerģija nav kaut kāda metafora vai tāds poētisks apzīmējums labai, brīnišķīgai sajūtai. Tā ir ļoti konkrēta, vadīta pieredze ķermenī. Tu to vari sajust tad, kad cilvēks ienāk telpā, kā pamainās atmosfēra, pirms viņš kaut ko pasaka vai kaut ko izdara. To vari sajust pieskārienā, kurš ir pilns ar uzmanību. Tu to vari sajust tanī brīdī, kad starp diviem cilvēkiem pazūd spriedze un neziņu un tāds parādās tāds dzīves kontakts. Tādā tradicionālajā tantrā darbs ar enerģiju nav nekādā veidā atrauc no ķermeņa. Tieši pretēji, ķermenis kļūst par šo instrumentu, caur kuru cilvēks mācās sajust, kur enerģija plūst brīvāk, kur tā saraujās, kur saspringst, kur aizverās, kur atverās. Un tad mainās arī pieskāriens. Jo tad tas vairs nav tikai kustība pa ķermeni, tajā parādās klausīšanās, jušana, spēja sajust ne tikai virsmu, bet arī to, kas notiek cilvēkā iekšā, viņa elpa, viņa iekšējo stāvokli, viņa nervu sistēmu. Tāpēc tantras pieskāriens jūtās citādāk. Un tas jūtās citādāk. Un ne jau tāpēc, ka tas saucās kaut kā īpašāk, bet tāpēc, ka tajā ir daudz vairāk apzinātas klātbūtnes. Un tu gribi to pieredzēt. Pievienojies 31. maijā uz fantastisku, vērtīgu, sulīgu meistarklasi. Tu redzēsi, kā tas strādā.